Es esmu sveicināts un Dieva sveitīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un tā mērķis ir aicināt tevi padomāt par ikdienišķām lietām, kas ietekmē tavu dzīvi. Es turpināšu ieskatīties Jesajas grāmatas 59. nodaļā. Kāds no sludinātājiem ir teicis, ka Jesajas grāmata ir mazā bībele. Tajā ir 66 nodaļas. Tāpat kā Bībelē ir 66 grāmatas. Interesants salīdzinājums, vai ne? Man nāk prātā vēl kāds salīdzinājums vai pat padoms, un tas ir atrodams no Bībeles kanona izņemtajās grāmatās, apokrifos, 3. Ezras grāmatā 2. nodaļā, kur Dievs saka, es tev došu palīgos Jesaju un Jeremiju. Un neparvelti Dievs mums uz to norāda. Nepavelti Dievs. Jesajas grāmatā mēs zinām, ir pravietojums par Jēzu vispilnīgākais no visiem. Bībelē ir ļoti daudz pravietojumu. Vecās derības grāmatās par Jēzus nākšanu, par viņa dzīvi, par viņa krustā sišanu un augšām celšanos. Un Jesajas grāmata ir tāda, viņa ir ļoti sulīga un vērtīga grāmata. Sākumā, kad es pirmās reizes viņu lasīju, es tiešām godīgi sakot, viņu nesapratu. Šodien mēs esam Jesajas grāmatas 59. nodaļā. Mēs skatīsimies tālāk, par ko tad cepras Dievs. Kas ir tas, kas Dievam sāp visvairāk? Un šorīt atšķirībā no citām reizēm es ieskatījos, kas tur tālāk ir rakstīts aiz 4. panta. Zīmīgi, kad šorīt Modris Ozolenkevičs raidījumā Mosties Latvija pieskārās šai tēmai un diezgan strikti viņš runāja par to, kādas ir mūsu domas, no mūsu domām, no mūsu sirds pilnības mute runās, ka par saviem vārdiem mēs atbildēsim, jo no saviem vārdiem mēs tiksim taisnoti un no saviem vārdiem mēs tiksim apsūdzēti. Jēzus runāja par šīm lietām, un tātad tas ir būtiski tev, man un visiem. Un kā jau vakar lasījām Jesajas 59. nodaļā, Dievs savai tautai pārmet to, ka viņa runā melus. Dieva skatījumā reizes par to domāju, kas tad ir īsti meli. Ne jau tas, ka mēs viens otram melojam, bet Dievs saka, manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi. Tas nozīmē, ka viņš domā savādāk, un lūk, ko viņš saka tālāk. 59. nodaļa Jesajas grāmatā, sākot ar 5. pantu, es izlasīšu garāku fragmentu, un pieskarsimies atsevišķām šī fragmenta daļām. Taču tas bija ļoti vērtīgs lasījums, un es gribu ar to padalīties ar savām pārdomām, kas man raisījās. 5. pants. Tie izperē čūskolas un auž zirnekļu tīklus, kas ēd šādu olu tam jāmest. Ja saspiež tādu olu, iznāk odze. Viņu audumi nedara drēbēm, nedz viņu sietie un pītie darinājumi apsagaļ. Viņu darbi ir ļauni, vārmācība ir atkarīga no viņu rokām. Viņu kājas ir naskas doties ļaunos darbos, viņi steidzas izliet nevainīgas asinis. Viņu domas ir vērstas uz ļaunu. Posts un sabrukums ir uz viņu ceļiem. Miera ceļu viņi nepazīst, nav taisnīguma viņu gaitās, viņi iet tikai līkus ceļus, kas pa tiem staigā, tās nepazīst miera. Tādēļ taisna tiesa mums paliek sveša, un taisnība mūs nesasniedz. Mēs gaidām gaismu, bet redze, te ir tumsa. Mēs gaidām dienas gaišumu, bet mums jāsteigā nakts tumsā. Mēs taustāmies gar sienām kā akli. Mēs gāzelējamies nemaņā, it kā mums nebūtu acu. Mēs klūpam dienas vidū kā tumsā. Mēs, būdami labi baroti un dzīvības pilni, esam patiesībā kā miruši.
Mēs rūcam kā lāči un dūdojam vienmēr kā baloži. Mēs gaidām taisnu tiesu, bet velti. Gaidām glābšanu, bet tā paliek tālu no mums. Jo mūsu pārkāpuma ir pārāk daudz tavā priekšā, un mūsu grēki liecina pret mums. Mūsu pārkāpumi ir pilnīgi dzīvi mūsu apziņā. Mūsu noziegumi mums ir zināmi. Atkrituši mēs esam no tā kunga un viņu aizlieguši. Mēs neklausījām mūsu dievam, runājām tikai par varmācību, daudzinājām bezdievību un melus un paužam visu to no visas savas sirds. Tā ir nostumta pie malas tiesa un taisnība pilnīgi izzudusi. Uzticība grīļojas kaut kur tirgus laukumā, bet godīgums nekur neatrod ieejas. Tas ir līdz 14. pantam, ja tu nesekoji līdz. Taču šī nodaļa, manuprāt, tomēr runā par mūsdienām, runā par mūsu attieksmi pret to, kas notiek apkārt. Un es gribu vēl paturpināt par to, cik ļoti daudz šī nodaļa runā par to, ko mēs runājam ikdienā. Piemēram, tie izperē čūsku olas un auž zirnekļu tīklus. Pirmā doma ir, kāds sakars ar vārdiem? Kāds sakars ar vārdiem? Ja mēs paskatāmies atpakaļ, viņš saka, jūsu lūpas runā melus, jūsu mēli pauž netaisnību, jūs staigājat kā grūti ar ļaunumu un dzemdējat postu. Un tālāk es esmu piezīmējusi ar saviem vārdiem. Mēs izperējam čūsku olas un aužam zirnekļu tīklus. Skarbi, vai ne? Bet tā Dievs to redz. Jo tālāk 10. pantā viņš saka, mēs būdami labi baroti un dzīvības pilni. Mēs esam labi baroti, mums ir Dieva vārds pilnā tā apjomā. Dzīvības pilni, mums ir Jēzus. Viņš dzīvo mūsos, viņš ir mūs piepildījis ar sevi, mēs esam dzīvības pilni, bet ar savu muti mēs iznīcinām. Ar savu muti mēs iznīcinām Dieva darbu pie mums. Un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Bībele ļoti daudz runā par mūsu vārdiem. Un tad ir 5. pantā vēl šāds teksts. Kas ēd šādu olu, tam jāmirst. Kas pastāvīgi runā pret Dieva vārdu. Kas runā to, kas ir fakti, kas ir apstākļi, kas ir redzamais, kas nesaskan ar to, ko ir teicis Dievs, tam jāmirst. Ja saspiež šādu olu, iznāk kodze. Es lasu un saprotu, kas notiek ar mani, ja es atsitu kaut kur kājas pirkstu. Kas ir pirmie vārdi, kas nāk pa tavu muti ārā, kad uzsit ar āmuru nevis pa naglu, bet pa pirkstu? Kāda ir tava reakcija, kad sabiedriskajā transportā kāds tev netīšām uzkāpj uz kājas un vēl pie tam ar papēdi? Kāda ir mūsu pirmā reakcija? Tas ir, kad mēs tiekam saspiesti un kas nāk no mums ārā. Dievam tas ir svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mums ir devis savu vārdu, viņš ir mums devis savu gudrību pielietot šo vārdu, viņš sagaida, ka mēs šo vārdu lietosim, lai nenāk odzes no mūsu mutes ārā. Mana uzmanība tika pievērsta 7. pantam. Viņu kājas naskas doties ļaunos darbos, viņi steidzas izliet nevainīgas asinis. Kas ir nevainīgas asinis? Abortēti bērni. Es nerunāju par tām situācijām, kad ir dzīvībai nepieciešams aborts, kad ir tiešām tur mediķi zina labāk. Bet mēs arī zinām gadījumu ar Denisu Padorožni un viņa sievu Marinu un mazo meitiņu Mikaelu, kur pretēji visiem ārstu
norādījumiem viņi atteicās veikt abortu un piedzima brīnišķīgs vesels bērns. Viss atkarīgs no tā, uz ko mēs paļaujamies un kam mēs ticam. Un tad mana uzmanība pievērsās arī 10. pantā, ko es jau pieminēju. Mēs būdami labi baroti un dzīvības pilni esam patiesībā kā miruši. 12. pantā viņš saka, mūsu pārkāpumi ir pilnīgi dzīvi mūsu apziņā. Vēstules Galatiešiem 3. nodaļā, 13. un 14. pantā Pāvils saka, Kristus ir, pēkšņi aizmirsu, Kristus uznesis, tā, tūlīt izlasīšu precīzi, lai nebūtu kļūdu. Pāvila vēstule Galatiešiem 3. nodaļa, 13. 14. pants. Kristus ir atpircis mūs no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka. Lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristu Jēzu, tā ka ticībā mēs saņemam gara apsolījumu. Mūsu apziņā, jā, tie ir mūsu pārkāpumi, bet ja mēs kavēsimies pie tā, es pavisam nesen atklāju, kā sātans piesviež depresiju, kā var līdz tam nonākt. Es pēkšņi atcerējos gadījumu no savas bērnības, kuru nekad dzīvē es nebiju atcerējusies. Tas bija kaut kādu 11, 12 gadu vecumā. Un man pirmā doma bija pamēģināt atcerēt, kas tur bija, kāds bija iemesls. Un pēkšņi saprotu, nē, mana pagātne man vairs nepiedara. Jēzus to paņēma prom. Tas uz mani vairs neatiecas. Tas nav arī tavs. Neļauj vēlnam tavās domās iesēt to, ko tev nevajag, ko Jēzus ir iznīcinājis, tu esi pilnīgi jauns radījums. Bet tāda maza kļūdiņa es reiz pieļāvu, un tas beidzās bēdīgi. Tas beidzās ar to, ka vispār dzīvē vairs nav jēgas, vispār kāda jēga dzīvot. Sātans tā dara, un mums ir jābūt gudriem. Mums ir jāsaka, nē, vēlns aizver muti. Uz mani tas vairs neatiecas. Es esmu jauns radījums. Dieva gars manī mājo. Un mums no šīs mūsu apziņas ir jāizrauj. Mums nav jākavējas tajās domās. Mūsu skatienam jābūt vērstam uz Jēzu. To saka Bībele, un es pilnīgi tam piekrītu. Jo tad, kad es domāju par to, kāds ir Jēzus, ko viņš ir izdarījis, ko viņš par priekš manis ir sagādājis, skumjām nav vietas. Un tad, kad es domāju labas domas, tās iegūst manā sirdī. Un pie tā ir jāstrādā. Pie tā vienkārši ir jāstrādā. Un pēdējā lieta, viņš saka, atkrituši esam mēs no tā kunga un viņu aizlieduši. Mēs neklausījām mūsu Dievam, runājām tikai par varmācību, daudzinājām bezdievību un melus paužam, un visu to no visas savas sirds. Saki, vai tas nav par šodienu, gan kristiešu dzīvē, gan pasaulē? Reiz mēs bijām ciemos pie kādiem mūsu radiem. Man piedāvāja lasīt kaut kādu dzelteno presi, es neatceros, te bija Santas stāsti vai Ievas stāsti vai kaut kādas žurnāli, tai mājā bija ļoti daudz. Un viņš teica, nē, es tādu nelasu. Tad staru palasi. Stars ir mūsu novada vietējais laikraksts. Es saku, nē, arī to es nelasīšu. Ko tad tu lasi? Es saku, es lasu Bībeli. Un tikai Bībeli. Ai, tā jau tāda novecojusi grāmata, ko tu tur izlasīsi. Ko? Lasot šodienas vēstījumu, Jesejas 59. nodaļu, mēs redzam, ka tur nekā veca nav. Bet tur ir brīdinājums. Tur ir pamācība.
kas un kā man ir jādara, lai es varētu dzīvot tajā svētībā, ko Dievs man ir paredzējis. Lai kā es ļoti ticu, ka šīs manas pārdomas par šiem rakstu pantiem nodara arī tev pārdomām. Galu galā mēs domājam par galveno, par to, kurš par mums ir izdarījis visu, miris augšām cēlies. Mēs esam privileģētā stāvoklī, un Dievs ir labs. Viņš tevi ļoti mīl, un tu viņam esi ļoti svarīgs. Lūk, tāpēc savu vārdu viņš ierakstīja grāmatā, ko sauc par Bībeli. Debes Tēvs, es pateicos tev. Šī pamācība, lai gan skarba, bet ir tik ļoti noderīga. Un tiešām, Tēvs, ir tā, kā tu saki. Mēs esam aizmirsuši tevi, mēs esam no tevis attālinājušies. Un šodien, kungs, caur Jēzu Kristu, pēc tava lēmuma, pēc tavas labās gribas, mēs atgriežamies pie tevis, kungs. Es atgriežos pie tevis tavā vārdā, tavā patiesībā. Svētais Gars palīdz man runāt tikai to, ko tu esi teicis. Domāt tikai par to, ko tu esi darījis. Un ļauj man piedzīvot tavu godību manā dzīvē, Tēvs. Jēzus vārdā es to lūdzu. Āmen. Āmen. Lai svētīga tev šī diena pārdomās par galveno.